Nu, kas ar ko nemācēt, bet vecie tēmai, taču šitie jau tādi bija vācu vagoni, taču tādi bija kā šitie griezriņķi un paši kā Krievu ražotie pirmie, ko bija vecie vagoni, 201. vagonis, kādi bija tie, visi bija vecie vagoni. No šitā veida, kas bija kādreiz, no šitiem veida, kas tie apkārt gāja, un tad vācu vagoni, kas bija pirms šitiem vācu vagoni. Ko? Šitā neticies. Atsāc! Es tev padošu roku. Bet paklausies, mums uz pilsētu jābrauc, vai ne? No labi, brauksim uz pilsētu. Jā, uz pilsētu. Es tev padošu roku, jā. Nu, tagad jau man liekas. Nē, nu, varam padot roku tev. Paļau man, es tiks patīk. Nē, viss kārtībā, es jau gribu kā labāk tev. Brauc, viss kārtībā. Nelauž tik var nelauž. Mēs iekšā braucam. Jā, nu vagons grib ielaist. Šitā birsta jau vispār, ka jau daudz nāk, pa daudz viņš netīri, viņš veļ. Šitā birsta pagaidām tā ir normāli, bet kādreiz, kad bija tās vecās birstas, tad juka viņas ārā un krita nošķēde visādāk jau gājusi. Bet nu, nevar jau trakot ar šito vagonu, jābūt tie prātīgi. Nē, nu kas tur grūtāk, nu viss tik grūtāk bija nekā šitie jaunie, bet nu tad ja vispār ir ceļš ir tāds kā konfekti, ja tagad nevar braukt normāli, tad es nezinu, kad var braukt. Un kādreiz, kā pa šitiem pašiem līžu kafiem, tā kā pa šūpājās, kā pa Rīgas viņiem kā gāja. Tā jau ceļš bija sūdīgāks nekā tagad, tad jau ceļš kā konfekti, nav ko runāt nemaz. Tāpēc jau vagonu var izmantot tā inerciju, uzsāk viņi braukt, ja nekas priekšā nemaisās, izslēdz, lai viņš iet pa inerci, viņš no šitās pieturs līdz līžlāk aiziet pa inerci, ka nevajag liekot strāvu nemaz, bet visi jau nebrauc tā. Es zinu, kādi jaunie kadri, jauniem tik vajag tanks un tanks. Zaļāja mašīnām un tramvai brauks auguns ir. Un tagad, kad pārslēgsies, ka būs, tā varēs braukt. Man iepatikās, mēs braucām ar tramvaju, man iepatikās, un es teicu, ka es gribu braukt. Un tā aizgāju tad pirmās gadus. Es pa konduktoru, 2 gadus pa konduktoru biju, un tad 61. gadā noliku tiesības. Neskrien. 61. gadā es noliku tiesības, un tad aizgāju. Tad varēju sākt braukt. Un tā līdz šim laikam. Jā, nu man patikās braukt, un es nezinu, tāpēc es arī paliku, ka man patika braukt. Ja nepatīk, ja tas tāds nepatīk, tad jau nevar braukt. Ja patīk, tad tik var braukt. Es tā domāju. Es te esmu 11 gadus jau strādāju, gandrīz. Un tais tramvajs. Tas ir mans hobijs. Tas ir mans tīri hobijs, uz šitādi veclaika kaut kādu brīnumu braukt. Tas ir hobijs. Es remontēju ļoti daudz un dikti un pārvāc nejēgā. Nu, visādi bija ķēdi nokritus un viss kaut kas, un tad lec ārā, kupanās iekrīt un cīnās un liekam apakaļ un ko darīs. Nu, tā tas notiek. Tad mēs braucam vairāk līdz, ja arī kaut kas notiek, nu, tad ir, lai nav vadītāja viena pati, ja arī kaut kas notiek, lai ir kāda palīdzība, ja uz līnijas kaut kas notiek. Prātīgi. Viss kārtībā. Noģērbties ir. Tā drēbes mājā neietu tā.